Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stolar. Hello, let's go to Aberdeen. Labrītiņ šo burvīgo, šo skaisto rītiņu. Un šoreiz es atrodos Skotijā, jo Skotijā ir noteikti daudz ko jums rādīt. Nekad te nav garlaicīgi. Tagad dažas minūtes, daži akmeņu metieni no Aberdīnas lidostas mēs ierodamies šeit Stonehavenā. Noīrējam mašīnu un mēs tagad ceļosim par kalniem un par lejām. Ja jums nereizi nav sanācis viesoties zemē, kas var lepoties ar vienu no vislabākajiem viskijiem pasaulē, kas sevi dēvē par golfa dzimteni un kuras nacionālais dzīvnieks ir vienradzis, ir pienācis laiks apciemot Skotiju. Šeit katrs var atrast ko savu. Vienam tā būs raupja skaistā daba un samezglotā vēsture, citam saudabīgās ziemeļu zemes kultūra un mūzika. Savukārt mēs, kā jau ierasts, mēģināsim Skotiju iepazīt caur tās garšu. Pēc īsas vizītes piekrastes pilsētiņā Stonehavenā dosimies uz ciematu Lus, Skotijas dienvidrietumos. Šodienas galamērķis būs elitārais Loch Lomonda golfa klubs, kur iepazīsimies ar kluba pārstāvi Ianu, bet šefpavāra Darena vadībā pagatavosim vienu no kluba biedru iecienītākajiem ēdieniem – brieža gaļas steiku ar ziedkāpostu un upeņu biezeni. Raidījuma noslēgumā atgriezīsimies restorāna Vincents virtuvē un turpinot stāstu par skotu tradicionālās virtuves gardumiem, pasniegsim slaveno hagisu Mārtiņa izpildījumā. Laipni lūdzu, Mārtiņ, vēlies kādu glāsi viskija? Jāsaka, šī ir jaukākā uzņemšana, kāda vien var būt, patiesā skotu garā. Cheers, cheers. Loch Lomonda golfa klubs ir atzīts kā viens no prestižākajiem pasaulē. Žurnāls Golf World UK ir to vairāk kārtīgi atzinis kā labāko golfa klubu Lielbritānijā, bet amerikāņu izdevums Golf Digest Loch Lomonda ierindojas pasaules 11 labāko klubu sarakstā. Viesiem tiek nodrošināts nevainojamas kvalitātes serviss, grezni apartamenti, restorāni, pat veikals, kur var iegādāties visu nepieciešamo golfam, kā arī suvenīrus. Loch Lomonda golfa klubs atrodas pēc platības lielākā Skotijas ezera Lomonda krastā. Norobežotajā teritorijā golfa laukums mijas ar iekoptiem dārziem un savvaļas meža pleķīšiem, kur mitinās truši, stirnas, fazāni un citi dzīvnieki. Bet pašā centrā slējas arhitekta Džona Bakstera projektētā Kahūnu ģimenes mūža. Anglija ir futbola dzimtene, savukārt Skotija ir zeme, kurā radies golfs. Kāpēc tieši Skotija? Kā tas aizsākās? Paši pirmsākumi ir miglātīti. Uz golfa dzimtenes statusu pretendē arī Nīderlande, kamēr golfs mūsdienu izpratnē ir radies šeit. Katrs skots to apliecinās. Ierodoties šeit, man šķita, ka šis ir kādas pils parks, kaut patiesībā tas ir golfa klubs. Mēs cenšamies saglabāt vēsturisko ainavu tādu, kāda tā šeit ir bijusi gadsimtiem ilgi. Šī Skotijas daļa ir īpaši skaista, tāpēc mēs neiejaucamies ar pārāk moderniem risinājumiem un vēlamies, lai visiem viesiem būtu iespēja novērtēt Skotijas tradicionālo ainavu. Tu minēji, lai visiem būtu iespēja novērtēt. Visi šajā gadījumā nav visi, jo šis ir privātais klubs. Tā ir gan. Kopš 80. gadiem, kad šeit tika ierīkots golfa laukums, Loch Lomonda klubs ir atvērts tikai tā biedriem un biedru viesiem, tā kā tas ir privātais klubs. Uzņēmēji, piemēram, pēc stresa pilnas darba nedēļas Londonā, stundas laikā var atlidot uz šejieni, uzspēlēt golfu un atpūsties. Līdz ko kluba vārti aiz tevis aizveras, vari atslēgties no ikdienas rūpēm un uzlādēt baterijas jaunai darba nedēļai. Loch Lomonda ir starptautisks klubs. Ierobežojot vietu skaitu, mēs rūpējamies
vēlamies, lai iespēja iestāties klubā būtu cilvēkiem no visas pasaules. Pie mums ceļo no Austrālijas, Dienvidāfrikas, Eiropas, Amerikas Savienotajām valstīm un, protams, arī biedri no Lielbritānijas. Jāsaka, ir bijuši vairāki gadījumi, kad pasaulē ļoti slaveni cilvēki ir klauvējuši pie mūsu vārtiem, lai apmeklētu klubu. Tā kā viņi nebija kluba biedri, diemžēl mums viņiem bija jāatsaka. Zinu, ka Loch Lomond klubs ir slavens ne tikai ar savu kvalitatīvo golfa laukumu un izcilo servisu, bet arī ar senu vēsturi. Tā ir. Gadsimtiem ilgi šī ir bijusi slavenā Kahūnu klāna zeme. Līdz 18. gadsimtam Kahūnu ģimene mitinājās pilī, kuras drupas atrodas tepat netālu. 1773. gadā uzcēla Rostī mūžu, kurā Kahūnu klans dzīvoja līdz pat pagājušā gadsimta 70. gadiem, kad ēkas un zemi pārdeva klubam. Pēc mūžas kapitālā remonta 1994. gadā Kahūnu ģimene klubam lietošanā nodevusi daudzas klana īpašumā esošās mēbeles un mākslas darbus, lai mūža saglabātu savu vēsturisko auru. Viens no leģendārākajiem Kahūnu klana pārstāvjiem bija pulkvežleitenants Jānis Kahūns. Pirmajā pasaules karā Jānis bija Skotu gvardes virsnieks, kas cīnījās rietumu frontē pret Vācu armiju. Kā stāsta tieši viņš, esot bijis iniciators zināmajam Ziemassvētku pamieram, kad 1915. gada Ziemassvētku dienā sabiedrotie ar vāciešiem noslēdza neoficiālu pamieru, apdāvināja viens otru ar dāvanām un neitrālajā zonā ar pretinieku pat uzspēlēja futbolu. Šāda kareivju biedrošanās nav patikusi armijas vadībai, tāpēc Jānam esot piespriests nāvisods. Tomēr viss beidzās labi. Karalis pulkvežleitenantu Kahūnu esot apžēlojis. Apbrīnojami, ka stāstam, ko zina tik daudz cilvēku, pirmsākumi ir meklējami tieši šeit. Jā, tas ir pasaulē zināms notikums. Esmu informēts, ka Loch Lomond ir izslavēts arī ar savu restorānu, un kluba biedri tiek lutināti ar labāko no skotu kulinārijas klāsta. Patiesībā mums ir divas virtuves. Otrā stāva virtuvē tiek gatavot ēdieni kluba restorānam un grila zālei, bet pirmajā stāvā atrodas pusdienu restorāns, kur tiek piedāvāta vienkāršāka ēdienkarte un viesi var atpūsties neformālākā gaisotnē. Mūsu šefpavārs Darens Harisons, kas šeit strādā jau daudzus gadus, ir ieguvis titulu Skotijas gada pavārs, un viesi ir ļoti apmierināti ar viņa sniegumu. Es iepazinos ar restorāna ēdienkarti, nobaudīju brokastis un pārliecinājos, ka vairums produktu ir vietējās izcelsmes. Mēs cenšamies maksimāli daudz izmantot vietējo zemnieku un ražotāju produktus. Katrā ziņā tik, cik tas ir iespējams. Mums tas ir ļoti svarīgi. Domāju, mums jāsāk pamazām doties restorāna virzienā. Es jūtu, ka kaut kas interesants tiek gatavots. Daren, es saprotu, mēs šobrīd nebraucam spēlēt golfu. Es tevi vedu uz mūsu kluba dārzu, kur mēs audzējam daudzus produktus, kurus izmantojam virtuvē. Pārsvarā tie ir sezonālie dārzeņi, augļi un ogas, kurus iekļaujam ēdienkartē, un jaunai sezonai iestājoties mainām pret nākamajiem. Tātad šobrīd mums ir ļoti garšīgi šalotes sīpoli, cukīnī ziedi, dažādi garšaugi un daudz kas cits. Varētu teikt, ka tas ir tavs ikdienas brauciens uz veikalu. Savā ziņā tā to varētu dēvēt. Tu taču šobrīd nepārsniedz atļauto braukšanas ātrumu. Šķiet, ka nē, bet viss atkarīgs no tā, cik ātri mums nepieciešamas sastāvdaļas. Nāc tālāk, Mārtiņ. Runājot par ēdienas dārzu, pastāv versija, ka aizliegtais auglis esot bijis nevis ābols, bet gan vīģe. Jā, tas ir mūsu vīģes koks. Vien pāris nedēļas, un mums būs nogatavojušās garšīgas vīģes. Tev ir tavas galvas augu vīnogas. Šeit ir kabači, kam tūlīt sāksies sezona, kā arī garšaugu izlase, ko es izmantoju ikdienā. Ārējā dārzā mēs audzējam raudeni, kas jau ir gatava novākšanai. Baltie sīpoli, sarkanie sīpoli, tur mums ir iekārtots neliels kartupeļu lauciņš un, protams, upeņu krūmi. Tā kā šodien es gatavošu briedi, svaiga upeņu biezenis būs perfekta piedeva šāda veida ēdienam. Nedomāju visu, ka mēs aizvadīsim kādas upeņas uz virtuvi. Tas ir pārāk garšīgas. Lielas, sulīgas, izcilas ogas.
Darren, šī ir viena no virtuvēm, kurā tu saimnieko. Tieši tā, šī ir galvenā restorāna virtuve. Es redzu, ka darbi šeit jau rit pilnā sparā. Pastāsti, ko tu šodien mums gatavosi? Tā kā Skotijā ir sākusies briežu sezona, es pagatavošu brieža gaļas steiku, ziedkāpostu biezeni ar karamelizētu sviestu, šalotes sīpolu marmelādi un upeņu biezeni piedevās. Sākam ar ziedkāpostu biezeni. Kamēr Darens rīvē svaigu uz ziedkāpostu uz biezeniem, Mārtiņš gatavos lazdu riekstu sviestu. Interesanti, ka lazdu rieksti šajā procesā netiek izmantoti. Sviests, karamelizējoties, iegūst viegli riekstainu piegaršu. Pēc sarīvēšanas ziedkāposts nedaudz atgādina kuskusu. Tā to ir vienkāršāk un ātrāk apcept. Turklāt riekstainais sviests apcepas ap katru ziedkāpostu gabaliņu, kas piedod daudz intensīvāku garšu. Tātad turpinājumā karamelizētajam sviestam pievienosim kapētos ķiplokus, šalotes sīpolus, rīvēto ziedkāpostu un ļausim tam visam apcepties. Tad pannā ieliesim nedaudz vistas gaļas buljona, iebērsim atlikušos ziedkāpostu gabaliņus, pievienosim krējumu, garšvielas un nobeidzot visus samalsim biezenī. Pirms cepšanas brieža gaļa 6 minūtes tiek gatavota karstā ūdenspeldē 65 grādu siltumā. Kad gaļa īsu brīdi ir atpūtusies, ēdiens ir gatavs pasniegšanai. Kā pirmo Darens kārto ziedkāpostu biezeni, kartupeļus, tā pievieno blanšētus sviestā apceptus spinātus, šalotes sīpolu marmelādi un dekorē ar kaltētiem ziedkāpostiem. Tam seko šodien dārzā salasīto upeņu biezenis un ēdiena galvenā sastāvdaļa – brieža gaļas steiks, pārliec ar bagātīgu sarkanvīna mērci. Darren, es gribētu pateikt tev paldies par jaunām idejām un kādu no tām es noteikti paņemšu līdzi uz mājām. Paldies! Man ir hole in one, jeb kā saka golfā, man ir bullseye, Sandi Ozoliņi, 10 000. Jums tāda liela šilta, ja dabūna hole in one, mēs esam vinnējuši 10 000. Man ir game, sets un match. Nu viens no tiem 3 pieder šī golfa spēlē. Tas jums pierāda, ka es ļoti daudz zinu par golfu. Tā, mēs turpināsim mūsu ceļumu pa Skotiju, un es taisīšu jums haggis, tatties and nips. Tas nav laba vārds. Tas ir pilnīgi nacionālais skota ēdiens. Haggis ir tas aitas, jēra, kuņģis pildīts ar auzām un ar visām iekšām. Ar aknu, ar nieru, ar sirdi, ar visu. Tatties, kas ir tatties? Tatties ir kartupels. Un nips ir kāļi. Var pateikt, mēs gatavosim tradicionālu latviešu ēdienu. Un mēs turpināsim to, ko Darens tur taisa Loch Lomond golf klubā. Pirmais, mēs gatavojam tatties, tie kartupeļi. Nemizotus kartupeļus novieto pannā uz sāls, sadurstā ar nazi, lai tos cepot izdalās tvaiks un liek cepeškrāsnī uz 45 minūtēm. Kad kartupeļi ir gatavi un atdzisuši, tos ar visu mizu sagriež daivās un ieliek citā traukā. Tagad mēs gatavosim nips. Nips ir kālis. Es nezinu, kāpēc viņi sauc viņu par nips. Un nomizojam tos kāļus. Šis šoreiz jāmizo, jo viņi nevar tā kā kartupeli atstāt to mizu. Ai, kur kraukšīgi. Un liekam viņus vārīt. Tā ir mūsu nips, viņas vārās. Un tagad ķersimies klāt pie Scotch haggis. Es bieži apceļu produkts, kas ir konservēts punčās. Bet man ir jāpasaka bet. Ingredienti. Lamb offal. Offal nozīmē lammas iekšas. Suet ir tauki.
oatmeal, auza pārslas, sīpoli, ūdens, sāls un piperi. Te nekādi mākslīgi krāsojumi, ne garšas, ne prezervatīvi šeit nav iekšā ielikti. Un tāpēc man šāds lietas patīk. Tagad, ko mēs darīsim ar šo haggis? Mēs taisīsim golfu bumbiņas. Un voilà, redz, kur ir tīra manta. Tagad to mēs paņemam un mēs samīcam. Haggisu rūpīgi samīca un no masas izveido nelielas lodītes. Kad bumbiņas gatavas, tās panē. Vienreiz miltos, olā, rīvmaizē, bet otru reizi tikai olā un rīvmaizē. Der atcerēties, ka panējumam ir pilnībā jānosedz visa haggisa bumbiņas virsma, lai cepot eļļā tā nepārsprāgtu. Kamēr manas bumbiņas atpūšās leduskapī un man kāļi, nips vārās, es jums atkal uzdošu jautājumu. Šodien sadarbība ar American Express mēs jums atkal piedāvājam iespēju laimēt 100 eiro dāvankarti restorānu Vincents. Atbildiet uz šādu jautājumu. Ko tradicionāli pievienot pastai, tas, ko jūs zināt kā makaronus, lai iegūtu melnu krāsu? Atbildu variants meklēt American Express lapā. Adresi jūs redzat šeit zemāk. Mūsu nips ir gatavas, un velns viņas gan ilgi vārās. Un viņas mūka projām. Hole in one again. Kāļus nokāž caur sietu, vēl mirkli pakarsē sausā katlā, lai iztvaikotu atlikušais mitrums un liek blenderī. Topošajam biezenim pievieno 2 ēdamkarotes sviesta, melnos piparus, himaleju sāli un blenderē, vienlaikus lejot klāt krējumu. Un mūsu nip ir smuki sablenderēt un paskaties, kur krējumīgs un nav pat jāliek caur sietu. Tagad gatavosim mērci. It's a sauce, you know. Un mēs viski, 12-gadīgu viski, lai viņš bišķīt karamelizējās, pieliekam klāt sinapu sēklas, Tagad pieliekam klāt vistas buļļonu. Lai tas tagad strauji vārās un lai viņš tā uz pusēm novārās. Kamēr tas notiek, mēs gatavosim mīklu priekš tempūra. Tempūra, jūs domājat, viss tas ir Japāņa? Nē, viņš nav Japāņa, viņš ir Portugālu. Tagad tempūra. Kā es jums minēju, viņš nav Japāņi, portugālieši viņa izdomāja. Un te man ir milti, es pielikšu te klāt tuč sāli, piperus. Un tā kā mans producents operators izdēra manu alu, ko bija atvedis no Skotijas līdz, es esmu spiests lietot vietējo alu, bet labu. Tikpat labi, kā viņam tur Skotijā ir. Un pārāk biezi mēs negribam. Tā laha. Un mēs pieliekam klāt tuč atkal viski. Voilà, lai viņš ir turās augsts. Mūsu mērce, mūsu buļļons ir tā ir pusceļā tagad novārījies, bet viņš sāk palikt sirupīgs. Un tad pieliesim klāt uz beigām tuč krējumu. Šo te mēs izlisim caur sietu, lai tā sēklas paliek sietā. Pēc apmēram stundu ilgas atdzesēšanas leduskapī, haggis ir gatavs cepšanai. Uzkarsējot eļļu līdz aptuveni 180 grādiem, haggisa lodītes cep, līdz tās iegūst skaisti brūnu krāsu. Kad haggis ir gatavs, to novietos papīra dvieļa, nosusinot lieko eļļu. Ņemam mūsu kartupeļu, mūsu tempūras mērci.
Viņi ļoti, ļoti plāna. Mēs negribam biezu un apsuļinam. Un cepam. Voilà. Te, kur smuki apbrunojušies, viņi ir. Liekam arī uz dvieļa. Un eļļu noliekat katreiz drošā vietā, kad ne bērns, ne kaķis viņu nevar apkārst. Mēs esam pienākuši pie grand finālī. Un kur mūsu ir golfa laukums. Un izskatās tā kā smilšu bedre. Liekam klāt mūsu golfa bumbu. Mēs nobeigsim ar bišķīt zāli, kas ir timijāns. Un voilà, un pašās beigās mēs uzlējām mūsu viskija mērci. Es nevaru iedomāties, kas var būt labāks par šo. Haggis, tatties and meats at Rock Lomond. Jauns Stoller konkurss, par kuras valsts nacionālā ēdienu var dēvēt tikka masala. Atbildi sūtiet uz zemāk norādīto adresi līdz 21. septembrī pusnaktī. Un balvas izlodze 28. septembra raidījumā. Balvā jūs vinēsiet Stoller Zie Multi Cooker un arī Stoller baristu kursus. Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stoller.